Tu vari manī šaubīties, nekad nešaubies Dieva vārdā, es tev lūdzu. Kāpēc man nekas nemainās? Es biju atnācis pie jums tur uz draudz pāris reizes. Vau! Kad tu dzēri, kad tu pīpē, kad tu kaut kur tur dubļos vārties, jā, nekas. Uz jebkuru jautājumu šeit ir atbildes. Nu, Dievs taču tā ir teicis. Bija nauda, bija draugi, naudas nav, draugu nav. Tas ir tāds garīgs likums. Viss man ir izmainījies, viss man ir rozā krāsā. Un es varu pateikt, ka 100% tas viss strādā. Es ticu tam, ka Dievs maina mūsu dzīvi. Ka mēs no vāja cilvēka, no nespēcīga, kāds biju es, kad atnācu draudzē, tad man bija vismaz līdz draudzē aiziet, jo es jums esmu stāstījis, ka es biju ļoti vājš fiziski un arī biju sagrauts iekšēji ar veģetatīvo centrālo nervu sistēmu, bija visi ļoti slikti un man ārsti nespēja palīdzēt. Gāju arī pie okultismu spēkiem, arī tā bija dziļa bedre, kurā es paliku ar vienu ar bezcerību, ar bezizēju. Bet tad, kad atnācu uz draudzi, tad man Dievs sāka uz mani runāt un teica, ka tas ir tas ceļš, kurš tev jāiet, un šajā ceļā es tevi stiprināšu. Tu būsi stiprs. Un, protams, ir tā lieta, ka ir dievišķie apsolījumi, ko Dievs saka, ka es tevi stiprināšu, es tevi spēcināšu, ja, un tev viss dzīvē izmainīsies, kā es jums esmu teicis, kad es braucu, man bija tik slikti. Svētdienā tāds nespēks, ja, kad es aizēju līdz maršrutniekam un braucu šajā transportā, galvu nolieku mammai uz pleca un saka, mamma, man ļoti ir slikti, es nevaru. Un viņa man tā glauda un saka, Dēliņ, nekas, Dievs tevi stiprinās, mēs braucam uz draudzi, tev viss dzīvē izmainīsies. Un tas bija tā kā man tāds cerības ankurs, ka man Dievs palīdzēs. Tāpēc, ka es tiešām biju izgājis caur visiem tiem ārstiem, gan sporta ārstiem, pēc tam biju sūtīts pie tādiem saucamajiem ārstiem, ja, un es redzēju, ka reāli nekas man nepalīdzēja. Un, jā, protams, tā mums cilvēkiem ir, ka mēs tā kā pie Dieva ejam tajā pēdējā stadijā. Kaut gan jāsāk ir ar Dievu pašā pirmajā stadijā. Bet gribu pateikt to, ka Dievs caur savu vārdu, viņš mani stiprināja, tad ir dievišķā pusē, ja Dievs saka vārdu. Un man palīdzēja tas, ka es zināju, ka Dievs nevar melot, tas ir pirmais, un ka Dievs nevienu nepamet, ja arī viņam nav spēka, vai viņam tur nav veselības, vai viņam nav kaut kāda statusa, ka viņš agrāk bija kaut kas, tagad viņš vairs nav nekas. Un Dievs tā neatiec kā bieži vien mūsu draugi. Ja? Kā daži saka, bija nauda, bija draugi, naudas nav, draugu nav. Dievs ir tāds draugs, kurš būs ar tevi grūtumā, un tad, kad liekas, neviena blakus nebūs, viņš tev ļoti atbalstīs, viņš tev ļoti sapratīs, viņš tev izvedīs caur raudu ieleju. Jā, būs iespējams jāraud, bet, zini, tu raudāsi uz viņa pleca. Tu iesi savā kambarī, tu savā sirdī saņemsi to, ka tu izies tam cauri. Es tev palīdzēšu, es tev izmainīšu, es tevi stiprināšu. Un tāpēc priekš manis ļoti bija svarīgi neatkrist no vārda, neatkrist no viņa klātbūtnes. Tātad divas lietas nepārstāt darīt. Viņu lūgt un lasīt. Tad šie divi airi viņiem bija jābūt manā dzīvē. Un tā man Dievs teica, tādā veidā tu no visām savām problēmām tiksi ārā. Un es tiešām šodien varu jums liecināt, ka tas manā dzīvē ir noticis. Ka tas, kas nebija tā kā liekas iespējams, ka tā kā 18 gados es tā kā tādā dziļā bedrē esmu nonācis, ja, kad nācu pat uz grēksūdas priekšā noaudzis ar bārdu, un kad uz mani skatījās cilvēks, ar kuru es arī biju izgājis priekšā un vēlāk arī kristījos, viņš teica, es domāju, ka tu biji no narkomāniem. Tāda bija mana dzīve, un Dievs no pēdējiem, kā Bībelē teiks, ka pēdējie, viņi būs virzīti uz priekšu. Tātad no tā neiespējamā, no vienkārši ruīnām, ka man viss bija pilnībā sagrauts, un liekas, ka tāds problēmas tev ir apņēmuši, ka viņas tā kā tev nelaidīs projām. Un tāpēc kā no tā kā izlēkt ārā, kādā veidā, es saprotu, ka ir jāiet pa šo šauro ceļu, ka man ir jābūt vārdā, man ir jābūt lūkšanā, un
ir jāpaklausa Dievam. Tad visu, ko Dievs mīl, arī man ir jāmīl. Visu, ko Dievs ienīst, arī no tā man ir jāattālinās. Tāpēc es šodien gribētu runāt par to, kā būt spēcīgam kristietim, kā šī spēka stāvoklis parādās kristietī, kā to var redzēt. Tad ir kaut kāds kompromisa moments, tad vai tu esi Dieva pusē, vai tu dari to, ko miesa grib. Ja? Jā, tas, kas Dieva gribu pild, tas ir stiprs kristietis, jo cerēs ir tā, ka tu esi pret straumi. Zini jau, ka mēs atnākam pie Kristus, jā? Dievs mūs atdzimtina no augšienes, un kas notiek? Tu ej tā kā pret straumi savā dzīvē. Tāpēc tā strauma, pasaulīgā strauma, viņu uzskati, pat daudz šeit ir atnākuši, un es saku, protams, Sātans uzreiz pamostās. Kad tu dzēri, kad tu pīpē, kad tu kaut kur tur dubļos vārties, jā, nekas, pasmējās. Nu, gani tur sadzērusies, jā, un tad, tu tur vakar tādu runāji, un viņi smējās. Bet tad, kad tu sāc iet to pareizo ceļu, tu uzreiz pamostās, kaut ko cilvēks saka, tu ko, vai tev vajag, jā? Un tad tā strauma, viņa cenšas tev atvilkt atpakaļ, jo viss pasauli viņa iet pa straumu, un beigās tas viss nonāk līdz ellei. Bet mums ir ceļš uz augšu, jā. Taisnā ceļš ir uz augšu, Bībelē teiks, lai izvairītos no elles. Jā. Tāpēc būs jāpastāv Dieva gribā. Jā. Tas arī parāda, ka tu pateici grēkam nē, tevi aicināja draudziņi, ejam iedzersim, tur vēl kaut kādas kārības, bet tanī mirklī tu pateici nē. Un laikam tas ir mums katram brīnums, ka agrāk es nevarēju pateikt nē. Jā, un mums tā saka, tu gan esi stiprs. Tu gan esi paņēmis sevi rokā, ka es redzu, ka tavu dzīvi mainās. Un ko mēs sakam? Ka tas neesmu es, ka Dievs mani ir stiprinājis, ka tas ir viņa spēks manī. Ja? Ko tu redzi cita cilvēka dzīvē, kad tu saki, wow, viņš ir stiprs, vēl, tad viņš paklausīgs, viņš lūdz Dievu. Ne tad, kad tikai baznīcā, bet viņš lūdz Dievu arī vienatnē, ko es arī bieži saku, ļoti labi, ka bērns atver pēkšņi durvis, aiziet gulēt, un it kā tumšs, un viņš redz, ka mamma un tētis pie gultas uz celīšiem, viņš lūdz Dievu. Jēzus stiprs, kur mēs redzam, ka viņš bija spēcīgs. Viņš mīlestībā kalpo citiem, neskatoties uz to, ka viņu nemīl. Ja? Kad ir atmosfēra ļoti smaga, cilvēku sejas, farizēju, rakstu mācītāji, viņu tādu dusmīgu uz viņu, bet viņš turpina darīt labu. Arī karājoties krustā. Viņu izsmēja, viņu pazemo, ko Jēzus teica tajā laikā. Dievs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dara. Ja? Ļoti spēcīgi. Spēcīgs ir tas cilvēks, ko es dažkārt arī dzirdu. Viņš saka, jā, viņš man ir izdarījis daudz visa ļauna. Jā, labi, es, kā saka, viņu vairs neaiztieku, bet lūgt es par to cilvēku nevaru. Tāpēc tas arī tāds ļoti liels spēks, ka mēs varam svētīt to, kas mums ir izdarījis pāri. Pareizi. Ka mēs sākam lūgt par tiem, kas mums pāredara. Tāpēc Bībelē par to ir teikts, ja arī 1. Pētera mēs lasām 3. nodaļā, ja, un tur 8. 9. pāns, ja, lai mēs svētījam tos, kas mūs vajā, svētījam un nenolādam, lai mēs pēc tam iemantotu svētību. Tāpēc ir moments, kad tu esi pārstājis kontaktēties ar kaut kādu cilvēku, kurš tev darīsi sliktu, visu tu esi pārstājis, bet ir otrs moments, vai tu esi par viņu lūdzis, vai tu viņu esi svētījis. Vai tu vari pateikt, Dievs, es viņu nododu tavās rokās, lai tavs prāts notiek. Tātad es nebūšu viņam soģis, es viņam neatriepšu. Dievs, es vienkārši nododu viņu tavās rokās, tu esi taisnais soģis, un es nelīdīšu, es neko nepierādīšu. Ja? Tā kā ir tāds vēl moments, ja, kurš mums arī jāzina. Vēl lūdzu, kā jūs vēl redzat stipru, spēcīgu kristieti? Tātad vadīs, tad viņš saņem no Dieva gara, un viņš arī paklausa Dieva garam. Ja, tas arī kaut kāds tāds līmenis, ka viņam ir tāda tuva sadraudzība ar Dievu, ka viņš neklausās ne miesu, neklausās to varbūt kā tur tas un tas, kaut gan mums ir jābūt paklausīgi, ieklausīties kādos padomos, bet ja Dievs konkrēti runā, tad viņa padoms ir pāri visiem citiem padomiem, pareizi? Tātad kāds ir stiprs kristietis? Mierīgs? Ir tā, ka viena no pazīmot, viņš ir mierīgs. Tanī momentā, ka kaut kas notiek, viss tā hopā,
kas no viņa tagad nāk ārā, kādi vārdi, ja? Cik stresaini, cik viņš tā kā padodās uzreiz stresam, kaut kas notiek, kas no viņa mutes nāk ārā. Uzreiz var redzēt cilvēkam, kas iekšā sirdī dzīvo, viņš tur pa matuški nodod, ja, uzreiz tur, jūtams, ka viņam iekšā ir tas, viņš to, tad viņš iekšā tā domā, viņš tā arī to visu redz, ja. Priecīgs, ja, bet mums visiem šeit ir problēmas, tik un tā, ja katram, kaut mēs esam ticīgi cilvēki, mums joprojām ir kaut kādas grūtības, kaut kādas lietas, par kurām mēs Dievam lūdzam, gaidām, ir tā. Ja? Bet neskatoties uz to visu, mēs savā sirdī mēs neesam tādu priecīgu prātu, tādu pozitīvismu, ka mēs uz lietām skatāmies, ka izrausimies, iziesim. Dievs palīdzēs. Dievs līdz šim nav atstājis un arī tālāk man neatstās. Dievam ir ļoti labs plāns uz manu dzīvi. Un no tā es varu būt priecīgs, ko nozīmē priecīgs cilvēks. Viņš ir apmierināts ar Dieva plānu uz manu dzīvi. Neskatās, ka tādā plānā var būt kaut kādi mezgliņi, kaut kas, tā kā, kad izšuj uz tādu apaļu parasti dēlīšu, ja, un viņa kaut ko tur tādu skaistu izšuj, un, zini, mēs pagaidām tikai redzam to otro pusi, tur ir visādi diedziņi, tur tā kā nav saprotama, tā ir mūsu un tavu mana dzīve. Bieži tur nav saprotama, kas tur pa cilpiņām, kas tur pa krāsiem, vispār kas tā ir pa tāda bilde, bet nonāksim mūžībā, Dievs pagriezīs un parādīs mums to redzamo daļu, kur tikai tāpēc tā būs tā pilnā bilde. Saproti? Šodien mēs tā kā viss nes, kāpēc bija jābūt tam cilvēkam, kāpēc jābūt tam bija uzbrukumam, kāpēc bija tai problēmai. Tas viss veicināja to tēlu, kuru tu tagad līdz galam nevari saprast, bet Dievs tev pēc tam mūžībā visu to atklās. Varam būt vienkārši apmierināti. Dievs, paldies tev, ka tu par mani domā un tavas domas ir ļoti labas par mani. Jeremijas 29:11, ja? Viņš saka, es gribu jums dot nākotni, es jums gribu dot cerību. Ja? Tāpēc tā Dievs šodien domā par mums. Vēl viņš ir pacietīgs, pareizi? Stiprs cilvēks, viņš ir pacietīgs. Viņš var nogaidīt. Viņam ir sirdī tas, ka no Dieva, ka tagad vajag sēdēt mierīgi, ka labosies situācija. Jā, man ir kaut kas jāpasaka. Tas nenozīmē, ka vienmēr tā kā rokas salīdz un neko nedara. Bet es gaidu uz to kungu. Un es zinu, ka viņš nenokavēs. Viņš varbūt aizkavējas, bet viņš nekad nenokavē. Un tā ir tā moments, ka viņš cerēs līdz pēdējam, ka tev liekas, tu tās viss bruks un juks, bet tu redzēsi to, ka Dievs atnāks visu brīnišķīgi uztaisīs. Šis cilvēks ir arī drošs. Ja? To es savu kā 4. esmu pierakstījis. Ja? Drošs, pareizi? Ticīgs, drošs, nebaidās. Viņš var pateikt vārdu, viņš var liecināt cilvēkiem par Kristu, pēc, ka Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Man ir spēks, es nezinu kāpēc, bet viņš tā skatos, es saku, es tāds neesmu, es ritīgi zaķpastāl esmu. Ja tā pasaka, es reāli, ar visiem saviem nerviem, ka es pirmā reize gāju ārā, man ceļi viena ar otru sadraudzību turēja. Tāpēc Dievs mūs tādus dara, tāpēc, ka viņš tāds ir. Un vienkārši es saprotu, Dievs, ja tu to esi teicis, tā kā Pēteris, ja? Viņš saka, kungs, ja tu man saki iet pa ūdens virsu, ja tu ej pa ūdens virsu, tad es eju, tāpēc, ka tu teici. Tāpēc, ka tu man uz to aicini, tāpēc es zinu, tu būsi ar mani un man viss izdosies. Saproti? Tas nav, ka tev nebija agrāk, kā cilvēkam bērēs, kad viņš apgalvā kādu cilvēku, viņam saka, nu tu turies. Bet saprotu, ka cilvēkam vajag aiz kā turēties, viņam vajag kaut kādu apsolījumu, viņam vajag uz kaut ko paļauties, pie kā turēties, kā šodien pasaule tā kā mierina vai turās. Viņš sāk turēties pie pudeles. Un tas viņu gāž ritīgā dziļā bedrē, ja? Un tas nepadara viņu drošu. Un 5. tas cilvēks ir pastāvīgs, pareizi? Viņš ir tā kā koks iesakņots. Un tad, kad vēji pūš uz koku, tad, kad koks šūpojas, viņa saknes iet vēl dziļāk. Tā arī kristieši, kā Staļins teica agrāk komunismu laikā, jūs kristieši esat kā nagla. Jo stiprāk uz jums sit, jo dziļāk jūs ieiet tajā. Vairāk viņi vēl stiprāk sāk apliecināt Kristu, kā vējš pūš uz uguni, un tas uguns izplatās. Ja? Priekš kam ir jābūt stipram?
Tagad tāds jautājums atkal. Tad kāds ir stiprs kristietis? Mēs 5 momentus pasties mierīgs, pacietīgs, priecīgs, drošs, pastāvīgs. Tas tāds pamat vēl noteikti vēl daudz, ko varam teikt, kā mēs arī dzirdējām. Ja? Priekš kam būt stipram? Atkal jautājums. Tad stiprais stiprina citu. Ja? Tad, lai tu izvilktu kādu no bedres, ja, lai viņš tev neievilkt atpakaļ. Atcerēs, ir kāds slīgs, tu pats nemāk peldēt, viņu glābt un abi pa burbuli aiziet. Ja? Tāpēc es turos pie Kristus, stipri turos, zini, viņš ir stiprs. Un tad es saku, celies. Ja? Un interesanti ir tā, ka tu citu stiprinot, tu pats stiprinies. Ja tev ir, piemēram, augsts, atceros, bija tāds stāsts, viens iet, viņš sals nost un redz, ka kupanā cilvēks iekrīts, viņš bija iedzēris. Viņš saka, man augsts, bet redz, ka viņš nosals. Un es viņu valku augšā, viņš krīt, mēs viņu valku augšā. Un mēs divi tā tur, kamēr es viņu pacēlu un kamēr es viņu vedu pie pleca, man tik karsts palika. Ja, tāpēc, ja tu gribi palikt karstāks kristietis, ja tu gribi būt stiprs, sāc stiprināt citu cilvēku ar to, ko tu jau zini. Tāpēc, ka Bībelē teiks, ar mutes liecību panākam glābšanu, ar sirds ticību, taisnību. Tāpēc, tad, kad tu sāc apliecināt ar savu muti, tu iegūsti glābšanu. Tu sāc citiem stāstīt par Kristu, par Jēzu Kristu, un faktiski stiprinot citu, pats klausies, un tu pats šajā patiesībā nostiprinies, ka Jēzus ir glābējs, ka Jēzus piedod grēkus, un tas priekš tevis ir tiešām tā. Un tev no tā nav kauns. Ja? Tāpēc es tā kā gribētu jums iedot momentus. Ja pirmais ir palīdzēt citiem, ja? Tā kā mēs šodien dzirdējām. Ja? Un tas atkal ir no rakstiem, Romiešiem 15. nodaļa, no 1. līdz 3. pāntam. Bet mums, kas esam stipri, pienākas nest to vājības, kas nav tik stipri, nedzīvojot par patikšanu sev pašiem. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu, jo arī Kristus, atkal mums ir piemērs, nav dzīvojis par patikšanu sev pašam. Man ir pašam savas problēmas, pēc kam man tur līst vēl citu problēmās. Bet, kad es redzu, ka es risinu citu cilvēku problēmas, skatos, ka manas problēmas risinās. Es pa priekšu meklēju Dievu valstī, viņa taisnību, visu pārējās lietas man sāk piemesties. Tāpēc cilvēks, ka pagaid, tas Dievs, tā draudze, es iešu savas problēmas risināt. Es saku, nē, tieši nāc pie Dieva, nāc uz draudzi, lasi, lūdz, un tu redzēsi, ka pa ceļam tu tā kā mācekļiem, Jēzus tiem spitālīgiem teica, ejiet pie priesteriem un rādaties, tie 10 spitālīgi, kur teica, kungs, palīdz mums, tu, Dāvida dēls. Viņš saka, ejiet rādāties priesteri. Un viņi saka, viņi aizgāja, un pa ceļam viņi skatās, ka no viņu ādas spitālība ir pazudusi. Zini, ir tādi mirkļi bijuši. Tu vienkārši esi visās kalpošanās. No rīta dievkalpojums, koris, pirms kora vēl lūkšana. Sestdien bija vispār 2 sadziedāšanās, latviešu grupas un kora sadziedāšanās. Vakarā 5 jauniešu lūkšana, 6 ir jauniešu dievkalpojums. Un tu visi esi tādā intensīvā, vienkārši Dievu vārdā. Un pēc tam stāvu pieturā vienreiz no tādas sadraudzības, un es stāvu un es tā domāju, bet no manas dzīves tas un tas ir atkritis. Man tāds klikšķis. Bija situācija, un es pamanīju, es agrāk šajā situācijā uzvedos tā un tā, bet tagad man tas vairs nav. Kā tas notika? Man tā bija, kaut kas no manas dzīves ir atkritis, man to nepamanīju. Ja? Tāpēc Dievs pa ceļam mūs dara brīvs, tāpēc redz, te ir teikts, jo arī Kristus nav dzīvojis par patikšanu sev pašam, bet kā rakstīts, to zaimi, kas tevi apsmēja, krituši uz mani. Uz Dievu slikti runāja un šaubījās, bija neticīgi cilvēki. Un Jēzus tagad atnāk, un viņš tā kā trāba zem to uguni. Tāpēc atceries to, ka esot par kristieti, varbūt šodien, tas tā kā, tu kristies, tu draudzēji, nāc darbā, laikam tu man neapzaks, tāpēc, ka tu esi ticīgs cilvēks, jā, mēs varam tā. Bet var pienākt laiki, ka par vārdu, ka tu esi kristietis, tu vari būt vajāt. Tāpēc būs jāmaksā cena. Būs cilvēki, kuri novērsīsies, kuri aprunās, kuri apsmies, ja? Bet tu iesi tālāk. Būs, kuri smiesies, bet būs arī, kuri skatīsies tajā mirklī, kas tagad tavā dzīvē notiek. Un tāpēc, tad, kad tu iziesi cauri tam visam, cilvēki, kur redzēja, kā tu gāji tam cauri, viņi nāks klāt un jautās, pasaki, kur ir tas Dievs, kuram tu tici. Es redzēju tevi grūtajā situācijā, es redzēju, kā tu reaģēji, un tāpēc
es gribu kalpot tādam Dievam. Tāpēc atceries to, ka Dievs tevi vedīs caur uguni, ja? Un kā metāls stiprinās. Ja? Viņš izejot caur uguni, viņš paliek stiprāks. Uguns, tur eļļa, vai uguns, ūdens, ja? Tāpēc ir mūsu dzīvē tā kā tādi brīži, wow, tā viss tik viegli, tik forši, pēc tam pēkšņi kaut kādi uzbrukumi. Bet ir tādi momenti, ka noteikti mēs iziesim caur kaut kādiem uzbrukumiem, caur kaut kādiem apstākļiem. Ja? Šie apstākļi nav paredzēti, lai tu paliktu vājāks un lai tu iekristu grēkā. Jo tad, kad notiek kaut kādi pārbaudījumi, ir divu pāru acis, ja? Tad, divas acis skatās. Ja? Tātad sātaniskais un dievišķās. Un Vēlns grib, lai tu nokrīti, lai tu atsakies, Dievs skatās un saka, es tev dodu spēku, tu iziesi stiprāks nekā tu iegāji šajos apstākļos. Tu daudz ko iemācīsies, tu sapratīsi manu spēku. Un tas bija arī ar Mozu. Mozus 80 gadus bija gatavots uz to, lai 40 gadus viņš ietu pa tuksnesi un izvadītu tautu. Un tie apstākļi, kuros viņš atradās, viņš bija tuksnesī par ganu 40 gadus. Liekas, laiks tāds kluss, es gans esmu, bet pēc tam tas, caur ko viņš bija gājis caur tuksnesi, bija ilgi tuksnesī pavadījis, nākotnē tas viņam noderēja. Viņš labi pēc tam zināja, kā uzvesties tuksnesī. Viņam tas nāca par labu. Un arī Jāzepam 13 gadi, līdz kamēr viņš stājās faraona priekšā un palika par otro Ēģiptē. Viņam Dievs deva ļoti lielu atbildību, bet iepriekš viņam bija pārbaudījumi uz piedošanu, pārbaudījumu uz uzticību, pārbaudījumu uz to, vai viņš tikai raudzīsies uz savām problēmām, vai viņš raudzīsies uz citu problēmām. Un mēs redzam, ka šis cilvēks ļoti bija izgājis caur tādu uguni, caur tādiem grūtiem apstākļiem, un viņš tiešām nepaļāvās vairs uz cilvēkiem. Un ka viņam teica, tev ir dotas spējas, izskaidrot sapņus. Viņš saka, Dievs man to ir devis. Zini, ka mēs izejam caur kaut kādiem apstākļiem tādiem, kad cilvēks saka, wow! Es saku, wow, tas ir Jēzus, wow. Pēc mēs zinām, kas mēs esam bez Jēzus. Visa slava, viss spēks ir no Jēzus, tāpēc es zinu, ka viņš ir manī spēcīgs. Un viņš ir manī darbojošs. Tāpēc jābūt visu laiku tā kā sadraudzībā ar viņu. Ja? Un tas, caur ko tu gāji cauri, kā tev Dievs ir palīdzējis, kā viņš tev ir mierinājis, tās viss noderēs nākotnē. Otrais, stiprais dzīvo vienotībā. Turpat arī 15. nodaļā mēs redzam no 4. līdz 6. pantam, ja, tad stiprais dzīvo vienotībā. Stiprais nav kašķīgs. Ja viņš redz, ka kāds ir uzvilkts, viņš nelēja, kā saka, degvielu klāt, lai vēl vairāk uzdegās. Tad viņš ir gudrs, viņš paredz lietas, kuras var notikt. Tāpēc, kad cilvēks ir garā, kurš ir ļoti līdzīgs Jēzum Kristum, tad viņš arī sadzīvo. Garīgais sadzīvo ar visiem. Miesiskais nevar sadzīvot ar visiem. Viņš vienmēr kaut kas viņam nav tā. Miesai vienmēr kaut kas nav tā. Saproti? Garīgais viņš to redz, viņš atdod to Dievam, viņš palūdz par to, un viņš gaida, kad Dievs darbosies. Ja? Un tāpēc šeit rakstīts no 4. līdz 6. pantam, jo viss, kas iepriekš rakstīts mūsu pamācībai, lai mēs izturīgi būdami bēdās un iepriecu smeldami rakstos, tātad Bībelē, iegūtu cerību. Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzu, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu kungu Jēzus Kristus tēvu. Lai ģimenē būtu vienotība, lai būtu miers, būtu sadraudzība, ir jābūt tuvās attiecībās ar Kristu, jābūt sadraudzībā ar Kristu, ir jābūt gara auglim. Un gara auglis mēs zinām, ka viņam ir 9 īpašības. Un ja šīs 9 īpašības ir kā mīlestība, miers, prieks, pacietība, labprātība, laipnība, ja, un uzticamība un atturība, ja, pacietība arī tur ir. Ja, ja šīs visas lietas komponenti ir un ja viņi tādi nobrieduši ir, tad šajā ģimenē, šajā komandā, šajā draudzē būs tiešām vienotība. Trešais. Kas notiks šī cilvēka dzīvē? Šis cilvēks iedrošinās citus cilvēkus. Tātad mans dzīves piemērs, viņš dos drosmi, jo, zini, mēs kādam sekojam, mēs parasti sekojam arī kādam stiprākam. Mēs redzam, ka viņa dzīvē kaut kas izdodas, viņš ir stiprs.
Priekš manis ir bijuši piemēri bīskapi, spēcīgi mācītāji pasaulē, esmu ņēmis no viņiem piemērus. Es stiprinājos. Ja? Un es zinu, ka šodien ja esmu stiprs, ja, stiprāks paliek, ja, tad ar mani ir cilvēkiem drošāk sakotājiem, kur ir kopā ar mani. Sieva, bērni, ka nav tā, ka es tā kā visu pametu. Ja, tāpēc, tad, kad tu esi kungā Jēzu, tad šis cilvēks, viņš tā kā cenšas saklausīt Dievu, viņš paļaujās uz Dievu, un tad tie cilvēki, kas ir tev līdzās, viņi tiešām jūtās drošāki. Pareizi? Jebkurā situācijā. Vai ļauno garu izdzīšana notiek, jā? Cilvēks, kurš tajā praktizējās, viņš nebaidās no ļaunajiem gariem, viņš iet virsū, viņš par viņiem lūdz, un arī pārējie, kuri sāk lūgt, viņi arī iedrošinās, viņi uz priekšu. Ja? Tāpēc tas ļoti iedrošina, tas ļoti stiprina. Ja? Un stiprajām arī līdzinās, zināt, kad mēs vājie, viņi nenes ietekmi. Mēs nelīdzinamies tur tādam cilvēkam, kurš tur ir nokritis, iekritis grēkā, mēs tagad viņam līdzināsimies. Mēs parasti līdzinamies sekmīgiem cilvēkiem. Mēs redzam, ka šim cilvēkam ir rezultāti. Mēs redzam, ka šis cilvēks ir augošs. Mēs redzam pēc viņa dzīves veidu, un tāpēc es saku, ja tā paskatīties, kam līdzināties, kur tāds piemērs? Es izvēlos šo piemēru, jo es redzu viņa dzīvi draudzē, viņa dzīvi ārpus draudzes, un tāpēc es gribu tieši šim tēlam sekot. Ja? Un, kad es esmu stiprs, tad blakus cilvēki man aug. Jo arī ir tas princips, Mateja 11. nodaļā, 28. līdz 30. pantam ir teikts, ka, ja es saku, nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt, ja? Viņš saka, un mācieties no manis, jo esmu lēnprātīgs, no sirds pazemīgs, un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Un tad viņš saka, tad mācieties no manis, skatieties, esmu tas stiprais. Un tad viņš saka, ņemiet uz mani savu jūgu. Ja, tad mēs būsim tad ņemiet uz sevi manu jūgu, tur tā teikts. Ja? Tad ir Jēzus jūgs, un mēs viņu ņemam uz sevi, un viņš saka, esiet līdzās ar mani. Un kā es esmu teicis, ka jūgā iejūdza stipro vērsi un mazliet vājāku vērsi. Lai pēc tam, kad viņi būs darbā, uz darba lauka, tad tas vājais vērs, viņš izlīdzinās, viņš paliek stiprāks tā kā tas stiprais. Tāpēc mēs esam ar Jēzu iejūgti, jo Jēzus stāstīja līdzības, kuras bija saprotams tajā laikā cilvēkiem. Un tāpēc, atrodoties sadraudzībā, ja Jēzus priekš tevis ir ļoti labs piemērs, tad tu pieaudz Jēzus līdzībā. Un pēc tam, kad mēs arī esam kopā ar cilvēkiem, tad tie, kas man blakus ir, arī viņi noteikti augs. Ja? Noteikti viņi ņems labu piemēru un viņiem būs garīga izaugsme. Un es nevarēšu augstāk par sevi nevienu pacelt garīgi, ja es pats neesmu tādā garīgā līmenī. Tā nevar būt. Ja? Bet ja es teicu, labi, ja māceklis paliek kā viņa mācītājs. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi, lai mācītājiem ir izaugsme. Ļoti svarīgi, lai mums ir mājas grupas, lai mājas grupas vadītāji aug. Un tad ir tā, ka viņš aug un līdz ar viņu arī cilvēki aug. Un tad tā grupiņa arī augs un būs kvalitāte. Un noteikti, kad ir kvalitāte, tad arī būs kvantitāte. Arī cilvēki nāks vairāk un vairāk klāt. Ja? Tas ir 4. Ja? Tad Dievs iedod stipros stiprajam. Es jums paskaidrošu, kas tā ir par domu. Varat pierakstīt 2. Samuela grāmatu, 23. nodaļu, no 8. līdz 23. pantam. Ir teikts, ka Dāvidam bija no 3 cilvēkiem, varoņiem, viens varonis, kurš spēja uzvarēt 1000 cilvēkus, kas viņam bruka virsū. Un pēc tam bija 30 viņam varoņi, kuri nevarēja salīdzināties ar tiem 3, bet viņi arī bija ļoti spēcīgi. Viņam bija ļoti spēcīga armija, bet, zini, iepriekš Dāvids cīnījās ar Goliātu, un viņš uzvarēja Goliātu. Atceraties? Viņš viens pats bija, Dāvids bija pats ļoti spēcīgs karēvis. Un Dāvidam pēc tam Dievs iedod spēcīgus karēvis klāt. Es ticu, ja es būšu stiprs kā kalpotājs, man Dievs klāt pieliks stiprs cilvēks, man būs stipra komanda. Ja es pats tur pa grēkiem, tur pa pasauli, man tā draudz īsti tā kā neinteresē, pats nedegu,
man neviens nedegs līdzās. Ja es pats nedegu, ja man pašam neinteresē cilvēku glābšana, man neinteresē, lai šeit ir izaugsme, lai cilvēki vairāk nāk un vairāk kalpo Dievam, tu zini, nenotiks tas. Bet tad, kad tu pats dedz, kad tu pats stiprinies, kad tu ej, lai tiešām efektīvi darbs veicās, tad es sāku redzēt tev, bet Dievs man klāt dod tik svētīgus cilvēkus, un tas ir tāds garīgs likums. Tas ir tāds garīgs likums. Tāpēc Dievs svētīja no sākuma Dāvidu, un tad Dāvidam deva stipru arī tālāk komandu. Ja, esi stiprs, un tu redzēsi, ka tāds, kāds esi tu, līdzīgus arī pievilks Dievs cilvēks. Amen? Kas mūs stiprina? Ticība uz Dieva vārda apsolījumiem. Ja, tas man ļoti stiprina. Dievs tā ir teicis. Dievs ir apsolījis. Dievs man pateica. Un es gaidu uz to kungu, un es zinu, ja es rīkošos pēc Dieva vārda, tad es uzvarēšu. Un Bībelē teiks, Iesajas 26.3, kam stipra ticība, tam tu dod mieru. Tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz tevi. Ja? Tad, kam stipra ticība, tam tu dod mieru. Stipra ticība uz ko? Dievs takš tā ir teicis. Dievs takš teica, ka neatstāšu. Dievs takš teica, viņš iedeva garīgus principus, ja es viņus pildīšu, tad tā arī viss notiks. Tāpēc, ja tu nesāc darīt pirmos solīšus, to arī nepieaug. Zini, tas ir kā trenažera zālē sākt ar mazu svaru. Ja tu nesāksi mazliet cilāt to svaru, nekas tev, nekāda pieauguma tev nebūs. Tāpēc Dievs tev saka, reka šī raksturvieta, piepildi viņu. Pat Bībelē teiks, neatstādami savus sapulces. Man tā arī Dievs teica, Andri, neatstāj sapulces. Kad visi lūdz, es vienmēr atstāju ciet, es lūdzu, man viena nāga, vai tur kāds staigā, vai tur lūdz, vai nelūdz, esmu atnācis uz draudzi, lai Dievu lūgt. Es esmu atnācis šeit, lai stiprinātos, jo es citādīgi neizturēšu. Man bija tāda mirkļa, es jums stāstīju, ka es gāju, man reāli bija uzbrukumi ar bezmiegiem, man bija ļoti slikti, un es jau tā kā atvadījos no draudzes, bet es raudāju. Es domāju, es šo ceļu nevarēšu iet, man nav spēka iet vispār šo kristīgo ceļu, jo visu laiku man tādi uzbrukumi, darbā grūtības visādas, ja? Naktīs grūtības, dzīve, es domāju, kāpēc man tik grūti vispār dzīvē ir, ja? Un es tā kā domāju, es nevarēšu iet uz draudzi, bet tomēr, cik varēju, tik es gāju, cik varēju, tik es gavēju. Ņēmu vienas dienas gavēņus, ja, un bija baigais nespēks vakarā, knapi kājas vilku, es nevarēju paiet tur tādu gabalu, tāpēc, ka tāds bija kaut kāds nespēks no gavēņa, ja. Bet tā kā darīt, cik varēja izdarīt, cik Dievs deva, un Dievs stiprināja, Dievs palīdzēja. Ja? Tāpēc ļoti svarīgi pildīt Bībeli, neatstādam savu sapulci, lasīt Bībeli katru dienu, lūgt katru dienu. Ja tu to vienkārši darīsi, tu redzēsi to, ka tu nepaliksi bez rezultātiem. Un tad tu redzēsi, ka tev prieks ir. Citādi, es eju uz draudzi, man nekas tā kā nemainās. Un cilvēks saka, kāpēc man nekas nemainās? Es biju atnācis pie jums tur uz draudzi pāris reizes. Es saku, bet nevar jau vienu tableti Zini, kā cilvēki, iedodiet tableti, lai es palieku vesels, lai man veselība izmainās. Es saku, bet ar vienu tableti nevar izmainīt. Var iedzert kaut kādu tableti, ka tev paliek tā kā, viss man ir izmainījies, viss man ir rozā krāsā. Bet tā nav tā tableta pareizā. Tāpēc tas ir jābūt visu laiku tajā. Jābūt tajā. Un tiešām tā būs atveseļošanās pilnībā par visu. Gan tavam garam būs veselīgi, gan tavai dvēselē, un arī Dieva vārds ietekmē arī tavu miesu. Tā kā tu atveseļosies. Ja? Tāpēc Romiešiem 4. nodaļā arī teikts no 17. līdz 21. pāntam, ja, par to, ka Ābrahāms uzticējās Dievam, un te teikts pat no 20. pānta, Dieva apsolījumu viņš neuzņēma ar šaubām un neusticību, bet Dievam godu dodams kļuva stiprs ticībā, pilnīgi pārliecināts, ka Dievs to, ko viņš apsolījis, spēja arī darīt. Es ticu, ka Dievs izdarīs, Dievs man palīdzēs. Un man bija tāda pieķeršanās raksturvietē, pa priekšu meklēt Dievu valsti, viņa taisnību, vispārējās lietas tev, Andri, būs piemests. Un es tā pieķeros šai raksturvietē, es kalpošu Dievam, cik man ir spēks, es darīšu visu viņa slavai. Pārējās lietas, ko man vajag pārējo? Man vajag dzīves vietu. Man vajag darba vietu, lai man viss labi ir. Man bija bailes par finansēm, par nākotni. Man vajag sievu. Man tiešām vajag labu sievu. Un, zini, es tā noliku, Dievs, es darīšu tavu darbu, es ticu, ka tu man pieliksi visu, kas ir vajadzīgs. Zini, kāds teica tā, ka Dievs aicina nevis apgādātos,
bet apgādā aicinātos. Ko tas nozīmē? Tas nav tā, ka tagad man viss būs, tagad Dievs sūti mani kalpošanā. Dievs no sākuma saka, vai tu gribi man kalpot, vai tu gribi manai valstībai dzīvot, vai tu gribi cilvēkus glābt, vai tu gribi, lai pēc iespējas vairāk paliek ticīgi cilvēki. Un tu saki, jā, es gribu, Dievs palīdz man. Un tad tu sāc darīt, tu sāc to veikt. Un tad tā, ka tu pēc tam pats redzi, ka tev Dievs tā kā pieliek, viņš tev pieliek visu finansiālo daļu, viņš tev pieliek veselību, viņš tev pieliek cilvēks, viņš tev iedod visu nepieciešamu. Tāpēc Dievs aicina, un tad viņš viņu apgādā, nevis jau apgādātos aicina. Saproti, Tāpēc, ja tu esi aicināts, tad viņš tālāk tevi arī apgreidos ar visu nepieciešamu. Un tas ir ticības solis. Tad tu negaidi no cilvēkiem, bet tu gaidi no Dieva, ka Dievs ir teicis, ka viņš kaut kādā mirklī man visu to iedos un man visu to sakārtos, un es jums tiešām saku, ka es esmu daudzās raksturvietās, kā es esmu teicis, es viņas esmu vienkārši apēdis. Viņas ir manī, un es varu pateikt, ka 100% tas viss strādā. Tas viss strādā, tāpēc es esmu stiprs tajās lietās, kur es paklausīju. Nāc uzbrukumi, tā kā Sātans, ka nevajag tā uzticēties. Saku, nē, es tam uzticēšu, nē, es tā turpināšu. Un es pēc tam redzēju tiešām, ka Dievs neatstāja. Dievs, tev nevajag šaubīties. Rakstos, tu vari cilvēkā šaubīties, tu vari manī šaubīties. Nekad nešaubies Dieva vārdā, es tev lūdzu. Nešaubies. Tas tev izvilks no visdziļākās bedres. Amen. Otrais, atbildes uz lūkšanām. Tad, kad tu lūdzi, gaidīji, un tev Dievs iedeva atbildi, nāca, un tas tev ļoti pēc tam stiprināja. 138. psalms un 3. pāns, te ir teikts, kad es tevi piesaucu, tu mani paklausīji un devi manai dvēselē drosmi un spēku. Ar ko šodien esmu stiprs? Ar savu pieredzi, kā mēs ar Zoičku 21 gadu esam dzīvojuši, kā mēs iesākām, tādā grūtumā, smagumā, bet kā Dievs mūs ir vadījis. Un tāpēc es teikšu, mums tagad šaubīties, mūsu Dievs ir izvedis šos 30 gadi septembrī būs, kā esmu kristies, 30 gadus, lai mani Dievs kaut reizi atstātu. Un tāpēc man tā kā šodien man Dievs tik daudz devis atbildes uz lūkšanām. Tāpēc es pilnībā esmu pārliecināts, ka viss būs labi. Dievs svētīs, man ir daudz atdotas Dieva lūkšanas. Es gaidu, ka Dieva laiks atnāks, lai tās lūkšanas būtu atbildētas. Trešais, kā lai it kā nav brīnums, bet tās ir ciešanas. Kas mūs dara stiprs? Ciešanas. Vienīgi, kā tu tajās ciešanās rīkojies, viņas arī var tevi vest grēkā. Kad uznāk ciešanas, cik cilvēks saka, bija man domas aizskriet uz nakts veikalu. Bija man domas aiziet uz turieni, lai paņemtu un iedzertu. Bet es tomēr pateicu, nē. Ir pavisam kaut kad nesen bijusi tāda liecība, man kāds to teica. Bija uzbrukums, bet es teicu, nē. Un tāpēc 118. psalmā, 5. un 8. pāns, pasties šeit ir teikts tā. Bailēs un nomāktības bēdās es piesaucu to kungu, un viņš paklausīja un mani atsvabināja. Viņš paklausīja, viņš mani atbrīvoja, un tālāk kāds rezultāts, kāda pieredze. Tas kungs ir ar mani, es nebīstos nenieka, ko cilvēks man darīs. Tas kungs ir ar mani, lai man palīdzētu. Tad Dievs ir aktīvs. Viņš visu laiku ir ar mani, jo man ir kaut kāda problēma. Dievs ir mans glābējs. Viņš nav glābējs tikai no elles, bet viņš mani glābi katrā manā uzbrukumā. Ja kāds tur zvana vai tur kāds uzbruk, tad tanī mirklī Dievs ir ar mani. Viņš man palīdz, lai es varētu to visu pārvarēt. Un tāpēc te ir teikts, tādēļ es droši noskatīšos uz saviem ienaidniekiem, gavilēdams uzvaras priekā. Un 8. pāns, uzskata šis 8. pāns ir, nezinās pārbaudījis, bet esmu dzirdējis, ka tas ir centrālā raksturvieta Bībelē. Ja tā saskaita raksturvietas, Bībelē ir 31,103 panti. 31,103 panti, un ja tā kā uz pusi to sadala, tad šis 8. pāns 118. nodaļā ir centrālais. Un te teikts tā, labāk ir paļauties uz to kungu, nekā cerēt uz cilvēkiem. Tad, kad tu ej ciešanām cauri kā šis cilvēks, bet tu lūdz Dievu, bet tu lasi Bībeli, un tu saki, Dievs, kā man šajā situācijā? Tev taču Bībelē ir atbildes uz visiem dzīves jautājumiem pilnībā. Uz jebkuru jautājumu šeit ir atbildes.
Tu saņemsi, tu sadzirdēsi, un tāpēc tu to lasi, un Dievs uz tevi runā, un tu caur tām ciešanām tādā veidā arī ej cauri, un tad tu redzi, ka Dievs tevi reāli ir nostiprinājis. Tad tu arī stājies pretim vēlnam. Ja? Bībelē teiks, ka viņam stājieties stiprā ticībā, kā mēs pagājušais runājām. Tu sāc pielietot vāru, ko tev Dievs ir devis. Tu pārdomā rakstus, ko Dievs ir solījis. Un arī Romiešiem 5. nodaļā no 3. līdz 5. pantam ir teiks, ka mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību. Izturība pastāvība, pastāvība cerību. Bet cerība nepamet mūs kaunā, tad neliek mums vilties, jo mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums ir dots. Tāpēc tas viss notiek, tātad ciešanas. Mēs kaut kas ir atnācis mūsu dzīvē. Es zinu, Dievs, tu man padarīsi vēl dziļāk, vēl tuvāk sev. Tu parādīsi kaut kādu brīnumu. Mēs jau lūdzam Dievam par brīnumiem. Bet zini, kas ir brīnums? Tā ir ļoti kaut kāda liela problēma. Un kā Dievs šo problēmu atrisināt, tur vajadzīgs ir brīnums. Tāpēc, ja tu gribi dzīvē brīnums, ja tu lūdz Dievam brīnums, tad tavā dzīvē atnāks liels bēdas. Tā ir. Tur jābūt dziedināšanai, tur jābūt brīnumam. Kaut kāda ļoti sarežģīta situācija vai finansiāli, tur jābūt ir brīnumam. Jo tur cilvēks nav spējīgs. Ja? Un tāpēc Dievs arī pagodinās. Ja? Tāpēc ir mūsu dzīvē tā, ka tiešām mums lietas visas nāk par labu. Tiešām Dievs visu kontrolē un Dievs tevi izvedīs. Un pēdējais, kas ir vajadzīgs, tas ir vajadzīgs svētā gara spēks, par ko es arī šodien mūsu kristāmajiem teicu, ka ir jālūdz daudz mēlēs, ja tu esi kristīts ar svēto garu. Ko es cilvēkiem iesaku, ja viņiem sākās kaut kādas grūtības, saka, lūdz Dievu mēlēs. Ja tu esi kristīts ar svēto garu, tad ļauj, lai svētais gars aizlūdz par tevi. Un jūs, mīļotie, stiprinādamies savā vissvētākajā ticībā, lūdziet Dievu svētajā garā. Tas man ir palīdzējis, tas man liek, no viss šitā te, ja jūs neko neatcerēsieties, atceraties to. Ja tev ir grūti, sāc lūgt Dievu svētajā garā. Jā. Ja tev nav svētais gars, lūdz Dievam, lai viņš tev iedod svēto garu. Jo bez svētā gara tu neizies tām grūtībām, kas priekšais var gaida pasauli. Tu nevarēsi. Tāpēc tev vajadzīgs ir svētais gars, lai tu varētu pastāvēt visos kārdinājumos, visos sātniskos uzbrukumos. Tev vajadzīgs ir svētais gars. Kad tu lūgsi svētajā garā, tu redzēsi, kā akumulēsies tavu ticību, un tu būsi ļoti stiprs. Un tā kā nobeigumā, lai jūs tā kā saprast, tad ir lietas, kuras arī pavājina mūs. Ja? Pavājina tas, ko mēs ēdam. Zini, kad fiziski, kāpēc cilvēks ir vājš? Pat ir eksperimenti. Cilvēks ēda McDonaldā kaut kādu laiku, vairākus mēnešus. Un viņa veselība bija tik sabojāta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš tikai McDonalda ēdienu. Viņš tur mēnesi vai divi. Viss tur bija, pēc tam viņam atveseļošanās bija jābūt kaut pusgadu vai gadu. Tad ir svarīgi to, ko mēs ēdam. Un te es gribu teikt arī garīgajā jomā. Tu nebūsi nekad stiprs, ja tu neēdīsi rakstus. Es parasti saku, ka jābūt ir rakstiem nevis tikai audio. Protams, ir cilvēkiem, kuriem redzes slikta. Ir labi, ka arī audio tad ir. Bet ir ļoti svarīgi, lai tev ir bībele. Lai tevi pierakst, lai tu atzīmē un lai tu šos rakstus tā kā uztver ļoti nopietni un strādā pie tā. Un arī tie ir stiprāk, kas arī pieraksta. Pierakstiet, arī tad ir stiprāk tas vārds iegulstās sirdī, ka tu pieraksti, ka tu atzīmē, ka tu formulē, ka tu sadzirdēji, ka tu pierakstīji, ka tu vēl pārlasīji. Tas būs tev stiprāk. Ja? Šodien politika ļoti ievelk, un cilvēki var baroties ar politiku. Es bieži vien dzirdu no kanceles, sludinātājs sludina par Trumpu, par Zelenski. Trumpam maska ir novilkta, un tagad mēs tur šito un tā. Un mēs tā kā pārējām ne uz to, ko vajag. Bet kāpēc? Tāpēc, ka ar ko cilvēks ir piepildījis, tas viņam pēc tam arī nāk ārā. Ja? Tāpēc Dievs dod, lai mēs paliekam rakstos, paliekam Dieva gribā. Otrais, tas, ko tu runā. Tu vari visu laiku teikt negatīvo, viss man ir slikti, man viss kā iebam, man viss būs dzīvē kā manam tēvam, kā mūsu dzimtā, mums jau viss tā bija sabrucis, un tā arī es redzu, ka man viss brūk. Ja? Un cilvēks to runā par sevi, par savu ģimeni. Ja? Un kas te ļoti svarīgs, ko es arī cilvēkiem piedāvāju, kad viņi nāk uz grēku nožēlu, vienkārši pateikt Dievam piedošanu par to, ko viņš ir sarunājis uz savu likteni, kas nav bijis Dieva prāts, un vienkārši atteikties no visiem lāstu vārdiem, kurus tu esi pateicis uz savu dzīvi, jo vārdiem ir spēks.
Tāpēc to var pateikt, es atsakos no visiem pasludinājumiem. Zinu, ka mēs pasludinām to. Tad, kad mēs dusmās, ka man visi pieriebies, un tad es tā nosaku tā no sirds. Un tāpēc ienaidnieks redz, ka tu to pateici, pat ticībā tu to pateici. Un viņš arī bija tev uzkurinājis to nepareizo ticību, un tu to pateici. Un kad tu pateici, vārdi materializējās, un ko dara Sātana eņģeļi? Viņi tos vārdus paņem un ejam, pildīt, ejam. Un tāpēc tu vari pateikt Dieva vārdus, un Dieva eņģeļi šos vārdus paņēmis, un tu pasunāsi. Un, zini, arī Bībelē teikts Joēla 4:10, lai arī nespēcīgais par sevi saka, es esmu stiprs. Ja? Pāvils teica, ka es esmu vājš, viņš teica, esmu nespēcīgs, bet viņš tomēr teica, ka es esmu nespēcīgs, tad es esmu stiprs, saproti? Nevis savā spēkā, bet Dieva spēkā. Un vēl mēs zinām, ka ir tāda rakstvieta 4:13 Filipiešiem, es visu spēju tā spēkā, kas mani dara stipru. Tātad dara stipru, tas ir process, bet es visu spēju. Ja Dievs tā grib, ja tas ir Dieva plānā, es to izdarīšu. Ja, tāpēc man pats galvenais uzzināt Dieva plānu. Tāpēc nerunā to, ko Dievs par tevi nerunā. Neskaties uz sevi tā, kā Dievs uz tevi neskatās. Un trešais, pēdējais, tas ir nedziedinātās rētas. Ja tev ir iekšā visu laiku rētas, ja tu garīgi esi iekšā slims, lai nu cik tev tur barotu, lai nu cik tev tur ko darītu, kādu atmosfēru tev radītu, tev tik un tā visu laiku kaut kas tev... Un tu visu laiku tā kā negatīvā runāšana, tevi viegli aizvainot, tu eksplodē, viss tev nepatīk, un tev tas Dieva vārds kaut kā neiet iekšā, un tev kaut kā nāk garīgā izaugsme, tāpēc, ka, protams, tev ir iekšā vīrus. Vai tas ir ļaunais gars, vai tas ir kaut kāds rētas, nepiedošanas, atstumtības, mazvērtības kompleks, ka tu esi upuris. Un parasti tas upuris jau pievelk pēc tam pie sevis tādu pašu upuri. Un cilvēki nedziedinātie, viņi vienkārši ir atvērtas durvis vēlnam. Un tāpēc ir tā, ka cilvēkam visi tā kā ir laba draudze, ir svētrunas, bet viņam nav garīga izaugsme. Kāpēc? Tāpēc, ka iekšā ir problēma, un tāpēc ar tām problēmām vajag nodarboties. Un tāpēc es ļoti ticu dvēseles kopšanai, kad cilvēks atnāk uz individuālu sarunu. Man šajā nedēļā bijuši vairākas. Man nākušajā nedēļā jau pierakstījušies cilvēki, un es saku, ka tas ir ļoti efektīvi, tāpēc, ka mēs paņemam konkrēti lietas, mēs konkrēti nosaucam vārdā, mēs atsakamies no tā, piedodam, atlaižam, palūdzam Dievu svētību tālākam ceļam, lai atnāk Dieva gars uz tām atbrīvotajām vietām, jo, kad atbrīvojas cilvēks no gariem, tad atnāk svētais gars, mēs arī pasaucam svēto garu, un tam cilvēkam pēc tam viss labi ir dzīvē. Viņš sāk augt, viņam sāk viss labi uztverties.